Ak, šī neizdevusies mīla, kā lai es to izspaužu? Dzejas dienas! Pēdējais dienas man tāds ir, ka nekas neizdodas. Domāju tieši to pašu. Es vēlos izpausties, bet es nezinu kā. Nevēl kādam pastāstīt par to, bet nevar atrast īstos vārdus. Dzejas dienas! Kā es varu iedvesmot citus ar savu deksmi dzejot? Dzejas dienas! Tās rīkots kopš 1965. gada 11. septembra, tādējādi atzīmējot Raņas 100-gadu jubileju. Tās dod iespēju jauniešiem ik gadu veldzēt kaisli pret dzeju. Tev izbrīnīs tas, ka dzejas dienas ir patiesi aizraujošas. Skolotāji izdomā visus tādus uzdevumus, kas rada bērnos vēlmi iesaistīties, tādējādi atklājot jaunas prasmes. Aicinām visus jauniešus piedalīties dzejas dienas pasākumos Jelgavā vai citviet, kā piemēram Baltijas dzejas vakars, Sirds uz perona, Kurzemes dzejas dienas vai ceļojums ar dzejniekiem. Reklāmu veidoja Emīlija Bāriņa, Kristīna Krauze, Markus Ivanovs, Darļa Uzcika, Ingūna Paega. Urdeni vērojot, kā kaķis dzenā pa galvu datorpeli, visu vakaru sūtīju mīļējai pa e-mailu serenādes, taču mīļā never vaļā savu datora logu, jo baidās saņemt vīrusu I love you. Liriskais mērķis ir izpaust jūtas pret savu mīļoto. Es paužu attieksmi par pārdomām par meiteni un kādēļ viņa neatbild. Dzejos ir uz jūtām un partneru vērsta runas veids. Runātājs vērš konkrēti pie kāda adresāta, šajā gadījumā pie savas mīļotās. Liriskais es attēlo to, kā jūtas. Tāpat kā meitenei dzejolī ir bail atbildēt uz puiša ziņu, tāpat arī mums ir bail atbildēt uz svešu vīriešu epistēm. Mēmā dziesma Raimons Pauls, pārdi Jānis Pekters, izpilda Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnis. Sarakstīta 1976. gada Sopotas starptautiskajam dziesmu konkursam. Balsi, kura pelnos tu, klauvei maldās dziļi eglē, un mīli tu raud kā suns. Ej un dzeļ, sādēt savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgu, tikai savu balsi tu. Mēs izvēlējāmies mēmo dziesmu, jo arī uz pieminekļa ir citāti šīs dziesmas vārdi, un katrs dzeju uztver citādāk, taču mums Nora Bumbiera to apvieno, un tādēļ mēs kopā vienoti izpildījām daļu no viņas dziesmas. Dzejoļa autors Jānis Poruks un izpild 11 komu. Vai drīkst es vēl mīlēt, kad augstie vēji pūš? Kad tinies kažociņā pa ielām blandos es, mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, kur koku lapas sētas un skaļi vēji pūš. Man tik skaistas nāvā. Es smagi elšot jautāju, vai varu es vēl mīlēt? Vakars, saule laižas slīpī, zelta pienēnes tu spraud, kafija kanna snīpī. Es esmu šeit, līdzās, lai vai kāds, ar tikumiem un netikumiem, bet esmu.
kur ilgi, jo ilgi sērtā pils, kas gājusi cauri laikam un liesmām, tā tepat man priekšā. Es stāvu un skatos, abrīnoju to, tās vēsturi. Tā sarkana un skaista, gan ārēji, gan iekšēji. Izcietusi skarbo uguni, karu, nāvi, postus, gadsimtiem. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked to come for me. Amerikāņu zvejnieces Emīlijas Dikinsonas rakstīts dzejols, kas galvenokārt atklāja tematu par cerību. Cerība tiek pielīdzināta kādai lietai ar spārniem, kas dzīvo mūsu dvēselēs mūžīgi un dzied bez vārdiem. Cerība nekad nepārstāj dziedāt, pat visstiprākajā vētrā. Dzejols atgādina, ka cerība ir spēcīga pat visgrūtākajos brīžos. Tā nav prasīga, tā neko no mums neprasa, bet gādā mūsos drošības sajūta.